Šīs liecības nosaukums varētu būt individuālie svētceļojumi. Un šī liecība iesākās 23. gada 17. novembrī, kad manā sirdī nāca tāda ļoti spēcīgs pamudinājums nākamajā dienā paņemt gavēni. Un es tā apņēmos, un pēc kāda brīža es sapratu, ka nākamajā dienā ir svētki, ir 18. novembris, un ir svētki, un varbūt, ka pat nāks ciemiņi un tā tālāk. Es domāju, kā tad es ņemšu gavēni, bet tā apņēmība sirdī bija tik liela, un es to atstāju tādu Dievu rokās, un es saprotu, ka es vienkārši no rīta pamodīšos, un tad es zināšu, kā tad izdzīvot šo dienu. Nākamajā rītā es pamodos, un manā sirdī nāca tāds pamudinājums braukt tā kā pa Latviju, un vienkārši tādā gavēnī, lūkšanā par Latviju, jo tas bija 18. novembris, un tā es mierīgi sataisījos un braucu. Braucu sākumā no Rīgas uz Limbažiem, uz Rūjienu, tad sekoja Valka, Alūksne, Balvi, Rēzekne un tā tālāk. Un caur Jēkabpili un Ogri es atgriezos atpakaļ Rīgā. Un kopumā šis tāds individuālais svētceļojums, viņš bija ilga apmēram 14 stundas. Tas bija priekš manis, tas bija ļoti, tāds ļoti svētīgs laiks ar Dievu. Mēs ļoti daudz ko pārunājām. Katrā vietā, kur es iebraucu, katrā apdzīvotā vietā, es arī lūdzu tēvreizi. Un man likās, ka it kā neko jau es tādu nedaru, bet es ticu, ka Dievs to tiešām kaut kādā veidā lietoja, un es ticu, ka jebkurai lūkšanai ir spēks. Un tad sekoja nākamais izaicinājums. Nākamais izaicinājums, jeb tās pamudinājums uz individuālo svētceļojumu bija 30. decembrī, un kur man Dievs mudināja braukt otru loku, tātad Kurzeme, Zemgale, tas gals. Arī tieši tāpat bija ļoti svētīgs laiks, tas bija gada beigas, nākamajā dienā bija 31. decembris, bija vecgada vakars, un pēc 30. decembra, pēc šī brauciena, arī tāpat lūdzos un braucu un tā tālāk, un vienlaikus arī Dievs man mudināja iebraukt Ventspilī vienā konkrētā veikalā un nopirkt sev gradzenu. Tādu gradzenu, ko parasti dāvina sadarināšanās gradzenu. Un tas stāsts bija par to, ka Dievs tādā veidā man iedeva tādu tā kā fizisku apliecinājumu par to, ka es esmu Kristus līgā. Un tas, ka es valkāju šo gradzenu pirkstā, man tas arī katru dienu atgādina, ka es esmu Kristus līgava. Bet ar to stāsts nebeidzās ar tiem individuāliem svētceļojumiem. Vēl pa 30. decembru runājot, tajā brīdī, kad es atbraucu mājās, man likās, ka viss jaunais gads jau ir sagaidīts un vecais jau ir pavadīts, jo bija tik vienkārši milzīgi tāda piepildījuma sajūta, un tiešām tāds paties prieks. Un tad nākamais tāds individuālais svētceļojums sekoja aprīļa beigās, maija sākumā, un Dievs man izaicināja jau kaut kam tālākam. Viņš teica, hei, mēs varētu aizbraukt uz Tatriem. Un tad es tā sēdēju, es domāju, hei, kāpēc ne, ar Dievu visas lietas ir iespējams. Un tā mēs ar Dievu aizbraucām uz Tatriem, un arī tur laiks bija tik fantastisks vienkārši, un daudz cilvēku brīnījās, kā tu tā viena brauc un tā tālāk.
bet es tiešām nejūtos viena. Nevienā brīdī man nebija garlaicīgi, nevienā brīdī es nejūtos kaut kā vientulīgi vai vēl kaut kā, jā. Vienkārši tajā brīdī, kad es pasaku jā Dievam, tad viņš to laiku vienkārši piepilda. Viņš, to pat tā grūti izstāstīt, jā. Un, lūk, un tā mēs izbraukājām Tatrus, jā, es tur gandrīz nepilnu nedēļu biju uz vietas, un mēs staigājām. Es, jā, ikdienā neesmu tāds super staigātājs, bet tur vienkārši Dievs iedeva tādu spēku, ka es varēju dienā noiet 25 kilometrus, un man pat nesāpēja ne kājas, nekas, pilnīgi nekas. Jā, un vēl interesanti bija tas, ka Dievs man arvien vairāk atklājās arī kā tēvs, kā mīlošs tēvs, un es pat cik pati esmu augusi bez tēva, tad jā, man tas bija tiešām ļoti, ļoti vajadzīgs, un jā, arī vajadzīgs joprojām. Lūk, bet tajā brīdī viņš to sāka darīt. Un interesanti bija tas, ka tajā brīdī, kad es jau braucu atpakaļ uz Latviju, es pati ar mašīnu braucu, un es tuvojos jau Lietuvas robežai, un es jūtu, ka man tā kā slikti paliek, vienkārši fiziski slikti. Un jau pārbraucot Lietuvas robežu, es vienkārši sāku raudāt, un es tajā brīdī sapratu, ka es negribu atgriezties tajā ikdienā. Jo tai kalnā, gan fiziskajā, gan garīgajā kalnā kopā ar Dievu ir tik labi. Un jā, bet tepat laikā, jā, protams, Dievs mums aicina arī kāpt lejā. Jā, ir tie svētīgie brīži, ir kalna brīži, un jā, un ir laiks arī nokāpt atpakaļ reālajā dzīvē. Jā, un tāpat laikā, jā, ceļojumi turpinājās, un nākamais tāds individuālais sāceļojums bija uz Somiju. Tur arī bija ļoti svētīgs laiks ar Dievu, tur es interesantā veidā ļoti piedzīvoju to, ka es biju iesākusi slavēt, pielūgt Dievu tādā ar karogiem, slavējot, pielūdzot, dejojot, un mēs ar Dievu kopā to darījām jūras malā, un tas bija tiešām ļoti, ļoti svētīgs laiks, un tad nākamais, ja pēdējais svētceļojums individuālais bija uz Šveici, bet interesantākais tas, kad, jā, tas bija pamudinājums doties uz klosteri, kur dzīvo mūsu māsas, 2 no Latvijas. Un, jā, parasti ceļš no Latvijas ved uz kādu no Šveices pilsētām, un tur tālāk cilvēki brauc ar vilcienu, bet Dievs zina, ka man patīk izaicinājumi, ja? Un tad viņš man teica, nē, Elīna, mēs brauksim, lidosim uz Bergamo, un tad mēs ar tevi kopā brauksim pāri Alpiem. Un pēc tam vēl atpakaļ, tad, kad paies 10 dienas. Jā, tā mēs arī darījām, un tas laiks bija vienkārši brīnišķīgs. Protams, vēl bez tās Alpu varenības un tā tālāk, priekš manis tas bija, jā, arī sarunas ar Dievu, un tas, ko viņš mācīja, arī braucot cauri Alpiem, jo no Alpi ir diezgan skarbi arī, uzticēties Dievam, jo vienā brīdī jau kaut kur pa vidu kalniem es secināju, ka man no bagāžas ir izņemts powerbank, jeb uzlādes ierīce, un es esmu Alpu vidū, man telefonam ir 30% baterija, un jā, un man nav lādētāja. Jā, bet tajā brīdī es nedaudz sāku uztraukties, bet atcerējos, ka var taču palūgt. Un jā, es palūdzu, un tad pēc 5 minūtēm jau bija benzīntanks ar visām vajadzīgām ierīcēm un tā.
Tā kā jā, Dievs ir uzticams, un es tiešām ticu, ka viņš izved cauri, jo tad, kad es jau lidoju atpakaļ uz Rīgu, un tad, kad mēs jau lidojām virs Rīgas, tad Dievs man uzrunāja, ka es tev izvedu caur Alpiem, un vai tiešām tu domā, ka es to neizvedīšu arī tālāk, pa cauri citām lietām. Nu tā, protams, ikdienā tas mēdz aizmirsties un uznāk kādi kreņķi un tā tālāk, bet Dievs ir uzticams, un ja mēs dodam viņam arī vietu, telpu, arī šo te privāto laiku, pilnīgi individuālo laiku, viņš par to ļoti priecājās, un viņš arī parādā nepaliek. Tā kā jā, paldies, ka klausījāties. Paldies, Dievs, ka tu esi oriģināls Dievs. Tu vienmēr mūs vari pārsteigt, un tu vari mūs satikt mūsu ikdienā, un tu vari satikt mūsu pārsteigumos, un tu vēlies, mūs satikt, mani satikt tur, kur es esmu. Paldies, kungs, ka tev ir redzamas manas dienas, mani darbi, manas rūpes, manas raizes, mani prieki, kungs, gandarījums. Paldies tev par tām reizēm, ka tu mūs īpaši skaidri apliecina savu tēva mīlestību. Un mums tas ir ļoti vajadzīgs. Jā, slavēts tavs vārds, kungs, ka tu esi izvēlējies, būt sevi atklāt kā tēvs, kā šī beznosacījuma mīlestība, ko nevar atņemt, ko mēs nevaram izdarīt kaut ko, lai to atņemtu. Bet tu viņu vienkārši dod pāri mēram. Paldies tev, kungs, par tavu mīlestību. Un es kopā ar visiem šodienas klausītājiem tevi lūdzu, kungs, pēc kāda piedzīvojuma, tiešām svētā gara pamudināta piedzīvojuma kopā ar tevi. Ja tu esi teicis, ka jaunas un brīnišķas lietas tu mums atklās, un mēs saviem apustuļiem tu teici, ka mēs darīsim vēl lielākas lietas par šīm. Jā, tiešām, kungs, sakustini mūsos kaut ko tādu, ko tikai tu zini, ko tu esi paredzējis mums katram izdarīt un paveikt, Dievs. Kaut arī mēs neredzam tam jēgu, vai neredzam tam loģiku, vai neredzam tam pamatojumu kādu, bet tiešām dod mums drosmīgas sirdis, ka mēs varam atsaukties taviem aicinājumiem, neapšaubīt tavus vārdus un tavus mudinājumus. Jā, tiešām, kungs, un paldies, ka mēs varam sajust tavu klātbūtni, ka mēs varam dzirdēt tavu balsi, un es lūdzu, ko ar visiem klausītājiem un par visiem klausītājiem, ka mēs spētu atpazīt tavu balsi, ka mēs spētu sadzirdēt tavu aicinājumu, kungs, un būt tajā vietā, kur tu mūs aicini, katru dienu, katram būt. Jā, tās nāc iedvesmo taviem darbiem, iedvesmo tev paklausīt, iedvesmo tev sekot, kungs, iedvesmo ticēt stiprāk, kungs, tiešām neļauties apstulbināties no šīs pasaules, tikai redzamās pasaules un patēriņa pasaules, ka tu esi vērtīgs tikai tad, kad tu spēji patērēt un nopelnīt, vai ka tev ir tāda manta, vai tev ir tāda manta, vai tāda mašīna, vai māja, vai kredīts, vai nav kredīts. Jā, tiešām, kungs, tam pārstāvi tu šajā neredzamajā pasaulē, ko var sajust ar sirdi, ko tiešām var intuitīvi sajust ar savu iekšējo būtību, ar garu, ar dvēseli. Nāc, kungs, stiprini mūsu ticībā, tavai valstībai, kungs, un ļauj ieraudzīt tavus likumus ikdienā. Tavus likumus, kas ir pilnīgi savādāk, pilnīgi apgriezt proporcionāli. Svētīgāk ir dot, nekā ņemt. Mūsu brīvus daru piedot, nekā turēt naidu. Jā, slavēts tavs vārds, kungs, tu esi liels un varens, un lūdzu, kungs, pēc šīs apjausmas katra viena mūsu un klausītāju dzīvēs. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds,
Lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņās savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.